Nolasīsim no 1. ķēniņa grāmatas 19. nodaļas jau lasītos vārdus. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī, bet pēc uguns lēna balss. Un tiklīdz Elī to dzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmetni un nostājās ālas ieejas priekšā, un tad balss griezās pie viņa un sacīja: ko tu šeit dari, Elī? Āmen. Svētīs savu vārdu, vadi mūs savā patiesībā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Paldies Adrianam, paldies mūziķiem. Atceros gadā, kad šī dziesma, ko mēs tikko dziedājām, iznāca angļu valodā. Es kopā ar savu kolēģi Ainaru Baštīku biju konferencē Austrijā. Un tur tā dziesma, es jau varbūt to kādreiz stāstīju, bija tikko iznākusi, un tā likās tāda svaiga un uzrunājoša. Un es atceros, ka konferences pārtraukumā mēs nobraucām lejā uz tādu mazu pilsētiņu atrast audio kaseti, kurā to dziesmu ierakstīt. Tad mēs to dziesmu atvedām uz Latviju. Un tad es kopā šo dziesmu ar Māru Draudnieku iztulkoju, un tad mēs sākām viņu dziedāt Mateja draudzē, un pēc tam, protams, tāpat kā angliski, tā dziesma gāja pa visu pasauli, tā latviski. Tā gāja pa visu Latviju, un cilvēki to dziedāja. Un šodien bija tā interesanti dziedāt to gan latviski, gan angliski. Pēc dažām dienām mēs svinēsim un pieminēsim Zvaigznes dienu. Arī šodien dievkalpojuma pirmajās dziesmās mēs Zvaigznes dienu pieminējām gan vārdos, gan melodijā. Zvaigznes diena, kur mēs pateicamies un pieminam un apceram to notikumu, kad zvaigzne vadīja gudros pie telpas. Visticamāk, tā varēja būt ala, kurā gani bija patvērušies, kur bija patvērums lopiņiem, un tā bija vieta, kur Kristus piedzima. Un šodien mēs apstājamies pie vēl kādas alas, kurā arī Dievs sevi izvēlas atklāt. Un tas ir stāsts par pravietu Eliju. Gada sākumā mēs, protams, bieži to viens otram sakām, apzinātāk vai tā pavirši laimīgi jauno gadu. Un tas, protams, ir labi vēlēt citiem labu, un tā ir patiesa vēlēšanās, lai citiem un mums pašiem dzīve būtu labāka, stabilāka, sakārtotāka. Protams, tas ir tā dabiski, bez tādas cerības, ka dzīve būs labāka, būtu grūti dzīvot. Taču bieži zem šī vēlējuma laimīgu jauno gadu, ko mēs sakām sev un citiem, var slēpties vēl kaut kas, ka mēs ne tikai ceram uz labāku gadu, bet mēs ceram apzināti vai neapzināti, ka kaut kas ārējs notiks un tas mūs darīs veselākus un laimīgākus arī iekšēji. Ka ārēji un citiem redzami panākumi mūs nomierinās, ka sasniegumi dos mums to pārliecību par sevi. Un ka tad, kad mēs nonāksim tur, tajā laimīgajā dzīvē, tur, kur būs tas noticis, pēc kā mēs ilgojamies, tad mēs beidzot būsim mierā ar sevi. Un tad arī varbūt citi būs spiesti beidzot atzīt un cienīt mūs. Un, lai arī šī cerība ir cilvēciski saprotama, tad, protams, mēs jau nojaušam, ka tā tomēr savā dziļākā būtībā ir maldinoša un tādā dziļākā būtībā nekad nepiepildās. Un to mums arī rāda Elijas stāsts, kas, protams, ir ļoti plašs, un mēs par Eliju varētu noteikti domāt vairākas svētdienas pēc kārtas, bet ja mēs tā īsumā apskatāmies uz viņa piemēru un šo stāstu, kas uzrakstīts šeit svētajos rakstos, tad Elijas piemērs mums rāda, ka cilvēks var sasniegt virsotni un tomēr neatrast pamatu un mieru savai dzīvei. Elija atrodas pirms šī lasījuma Karmela kalnā, un tas, ko viņš tur piedzīvo, ir neaptverama Dieva varenības izpausme. Uguns nāk no debesīm un aizdedzina altāri. Cilvēki ir spiesti tajā brīdī atzīt,
ka Elijam ir taisnība, ka Elijas dievs ir dzīvs un tie pagānu dievi neko nevar palīdzēt. Tur notiek ļoti redzams ārējs dievu triumfs. Un ja mēs skatāmies tikai ārēji, šis ir brīdis, kur varētu domāt, Elijas dzīvē viss saliekas pa vietām. Pilnīga uzvara. Neviens vairs nevar apšaubīt Eliju. Tas, kam viņš tic, tam, kādi ir viņa uzskati, ārēji ir parādījies un pierādījies nepārprotam, ka viņam ir taisnība. Un tomēr, paejot nedaudz uz priekšu, mēs redzam, ka pat pēc tik spilgtas pieredzes Elijas personīgā dzīvē nebūtu viss nav atrisinājies. Un pēc brīža viņš ir spiests atzīt, ka pat par spīti visam tam ārējam panākumam un godībai tauta nav mainījusies. Ļaunā ķēniņiem turpina viņu vajāt un viņam draudēt. Un Elija, kas ir bijis tik drosmīgs un viņa drosme ir pierādījusies, ka tā līdz un darbojas viņa ticība, Dievs viņu ir paglābis un viņš ir uzvarējis, pēkšņi nākamā brīdī mēs redzam Eliju bēg. Un tad viņš apsēžas tuksnesī, un mēs lasām, vienas dienas gājumā devās uz tuksnesi un apsēdās zem paigļa krūma, kādu sacīt zem kadiķa. Un viņš savā dvēselē vēlējās mirt, un viņš sacīja, ir gana, kungs, ņem man dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi. Interesanti, ka viņš gribēja dzīvot ar to domu, ka viņš ir labāks kā viņa tēvi. Arī tā iedomība un lepnība ir mirusi, un viņš apgūlās un aizmīda zem kāda tuksneša krūma. Šie vārdi nenāk no neticības, no viena cilvēka, kurš ir Dievu noliedzis un dzīvojis grēcīgu dzīvi, un te viņš ir sasniedzis savas dzīves limits, varētu teikt, tā kā atsities pret sienu ar savu nepareizo dzīvesveidu. Tas nav tas stāsts. Šeit ir viens cilvēks, kurš tic, ir mēs lasām, ir atdevis visu, kas viņam bija, lai kalpotu Dievam. Un šeit ir ļoti svarīga atziņa, kur mums vajadzētu katram sadzirdēt. Elija nesalūza tad, kad Dieva darbs neizdevās. Tad īstenībā, kad vēl tas viss nebija noticis, viņš bija zem tādas zināmas spriedzes un viņš dzīvoja ar zināmu risku, un tas viņam lika aizvien saņemties un cīnīties. Bet Elija salūza, kad Dieva darbs bija izdevies, bet dīvainā kārtā viņš pats palika tukšs un ārējā uzvara nebija nesus gaidītās izmaiņas. Un tādā ziņā šis ir viens no tādiem grūtāk saprotamiem un arī tādiem neērtiem Bībeles stāstiem, jo tas mums atklāja, ka pat tad, kad Dieva darbs notiek, tas nevar aizstāt Dieva klātbūtni. Un es to vēlos teikt pilnīgi bez nekādas moralizēšanas. Bet ko mums šis stāsts un būtībā Bībele kopumā rāda, ka nekāda ārēja uzvara vai atzinība nevar aizstāt Dieva tuvumu un mieru. Jo tas nav viens un tas pats. Mēs bieži arī varbūt domājam, ja tas izdosies, ja piepildīsies tās jaunā gada vēlmes, ja tas gads izrādīsies tāds ārēji laimīgs un ir jau arī savu vietu uzspraust kādus mērķus dzīvē, nospraust un tiekties uz tiem, un ir jomas, kur tas ir pat ieteicams un vajadzīgs. Bet ja mēs domājam, ka tad, kad tas izdosies, tad būs tas miers un piepildījums, tad šeit mēs redzam realitātē bieži notiek pretējais. Kad mērķis ir sasniegts, kad ārējais mērķis ir sasniegts, tad bieži gadās tā, ka vairs nav kas notur spriedzi, un tad parādās tas, ko spriedzi bija turējusi apspiest. Cilvēki bieži to piedzīvo. To mēs varam redzēt arī šodienas piemēros. Varbūt visvieglāk to ir saskatīt sportistos, kas ir snieguši intervijas, jo tur tās uzvaras ir ārējas, nepārprotams. Tas nav kā reizēm personīgā dzīvē, kur grūtāk izsvērt, bet olimpiāde, medaļas, atzinība, skaidrs, ka tu esi labākais pasaulē. Tas ir tik redzams, tik nepārprotams.
Maikls Felps, nepārspējams peldētājs, daudzkārtējs olimpiskais čempions daudzās olimpiādēs pēc kārtas, un kādā intervijā viņš saka, patiesībā pēc katrām olimpiskām spēlēm šķiet, es ieģrimu smagā depresijā, es vairs negribēju būt sportā, es negribēju būt dzīvs. Un viņš saka, pēc uzvarām viņš palika ar jautājumu savā dzīvē, uz kuriem uzvaras neatbild, uz kuriem medaļas nedod atbildes. Andrejs Agassi, pazīstamais tenisists savulaik, kas arī bija viens no labākajiem pasaulē savā sporta veidā, kādā autobiogrāfijā, ko viņš tagad ir izdevis, raksta, tagad, kad esmu uzvarējis Grand Slam turnīru, tātad vienu no prestižākajiem tenisa turnīriem pasaulē, es zinu kaut ko, ko ļoti maz cilvēku uz zemes drīkst zināt. Un tad viņš turpina, uzvara nešķiet tik laba, kā zaudējums šķiet slikts, un laba sajūta nepaliek tik ilgi, kā sliktā, ne tuvu. Un to viņš raksta par periodu savā dzīvē, kur viņš iedzīvojās atkarībās un depresijā, pēc visa tā, kad viņš bija bijis par viens no labākajiem sportistiem pasaulē. Un tas nedeva piepildījumu, tas nedeva mieru, joprojām tukšums. Un redziet, tāpēc jau arī mums ir dots pirmais bauslis neturēt citus dievus, dzīvā Dieva priekšā, neturēt aukus. Un auki jau nav tikai kaut kādi primitīvi koki vai akmens stabi, kuriem kādi primitīvi cilvēki tad klanās un domā, ka tie viņiem palīdzēs varbūt kā bālu laikā. Tie ir, kas ir tie auki? Tās ir kādas radītas un ārējas lietas, uz kurām tu sāc cerēt, ka tās dos to galējo piepildījumu dzīvē. Tās var būt arī labas lietas, Dieva dāvanas, kuras tu labprāt un drīksti ņemt un lietot un pateikties, bet ja tu ar tām ārējām lietām saisti dzīves piepildījumu un to galējo mieru un dzīves pamatu, tad tie kļūst par aukiem. Augs var būt arī garīga pārākuma vai pareizības sajūta, kur tev ļoti svarīgi iegūt, ka tev ir visās lietās taisnība, ka tu esi labāks par citiem, tāda sajūta var kļūt par augu. Augs var būt sasnieguma karjerā, kas citādi var būt labi, bet ja tu domā, ka tas tev dos to galējo piepildījumu un tu to noliec Dieva vietā, jebkuras citas ārējas pat labas lietas. Man kāds draugs, būdams bagāts cilvēks, reiz teica kādā savā dzīves grūtā brīdī, ka viņam šķiet, ka būtu labi, ka katrs cilvēks vismaz uz kādu laiku varētu būt bagāts, lai saprastu, ka tas nedod iecerēto laimi. Un šeit ir viena no dziļajām atziņām, ko šis stāsts mums saka. Reizēm lielākais uzvaras pienesums nav tas, ko dod pati uzvara, bet tas, ko ka pēc šīm iegūtām uzvarām tās mums vairs neļauj melot, un dod mums iespēju pārliecināties, ka arī tas nedod gaidīto piepildījumu. Reizēm uzvaras mums ir vērtīgas nevis tāpēc, ka mēs no tām kaut ko iegūstam ārēji, bet uzvaras ir vērtīgas tāpēc, ka tās mūs atbrīvo no ilūzijām. Ilūzija, ka vēl viens sasniegums dos to prieku. Ilūzija, ka miers būs pēc nākamā panākuma. Ilūzija, ka dzīve sāksies pēc tam. Un kad šī ilūzija sabrūk, tas pirmā brīdī sāp, un tas var radīt arī apjukumu, iespējams pat dusmas un tukšums sajūtu, bet dziļākā būtībā tas arī atbrīvo un tuvina mūsu patiesībai. Jo tikai tad cilvēks var sākt jautāt, uz kā tad, lai es patiesībā balstu savu dzīvi? Un interesanti, tad, kad Elija ir pilnīgi iztukšots, Dievs viņam nedod jaunu uzdevumu, Dievs nedod pamācību un nesaka viņam, tad beidzot atkal saņemies. Dievs nemoralizē, viņam neko nepārmet. Mēs lasām, Dievs dod maizi, ūdeni un miegu. Un redzi, eņģelis stāvēja viņa priekšā, un tas viņam sacīja, celies un ēd. Un viņš raudzījās un redz, pie viņa galvu daļa bija plācenis, kas cepts uz karstām oglēm, un apaļ krūze ar ūdeni, un viņš ēda un dzēra un apgūlās. Šis brīdis, kur praktiski tiek palīdzēts, īstenībā
ir arī ar zināmu tādu teoloģisku nozīmi, jo tajā Dievs mums apliecina kaut ko būtisku par sevi un cilvēku. Dieva acīs neviens cilvēks nav vienkārši tāds projekts, kurš jāsalabo, bet radība, kas jāuztur. Mēs reizēm par sevi varam domāt kā par tādu nepabeigtu uzdevumu. Un, protams, Dievs mūs aicina uz tādu svētapšanas ceļu, kas ir mūsu cilvēciskais aicinājums, katram dots veidoties Dieva līdzībā. Un tomēr tas nav evaņģēlijs, ka tev sevi jāsalabo, jāsakārto, lai tu beidzot kļūtu pieņemams Dievam, citiem un pats sev. Evaņģēlijs sāks citur. Un Jēzus to ļoti skaidri apliecina arī, kad viņš paēdina 5000. Jēzus nesāk ar pārmetumiem, ar pamācību, ko jūs esat atnākuši, nesiet maizi līdzi paņēmuši. Bet Jēzus sāk ar līdzjūtību un aicinājumu dodiet viņiem ēst. Jēzus nesaka vispirms mainieties, saņemieties, viņš saka dodiet viņiem ēst, jo tur sāks pestīšanas darbs. Jo Dievs cilvēku gatavo dzirdēt. Un reizēm arī tāda fiziska atpūta ir kā Dieva dāvana, ko Dievs grib dot cilvēkam. Cilvēks var iedzīvoties dažādās kaitēs, ja cilvēks nemāk no Dieva paņemt arī ēdienu un atpūtu kā dāvanu, lai atgūtu spēkus, lai izgulētos, lai nomierinātos, lai atkal varētu redzēt lietas skaidri. Līdzīgi kā Jēzus toreiz sacīja, dodiet viņiem ēst, jo izsalkuši viņi nevarēs dzirdēt, ko es viņiem sludināšu. Un tur parādās Dieva daba, pirms cilvēks tiek mācīts, viņš tiek paēdināts, pirms viņš tiek labots, viņš tiek pieņemts un stiprināts, pirms viņš tiek aicināts uz atgriešanos, viņš tiek uzlūkots ar žēlastību, nevis nosodījumu. Un tur parādās, varētu teikt, Dieva radīšanas un pestīšanas loģika, kā Dievs darbojas. Tā pati roka, kas iesākumā šo pasauli radīja, tagad lauž maizi kopā ar cilvēkiem. Tas pats Dievs, kurš tuksnesī deva mannu, tagad ir cilvēku vidū un rūpējās par viņu ikdienu un vajadzībām. Un šeit atklājas evaņģēlija noslēpums. Dievs cilvēku neuztur tāpēc, ka cilvēks ir sakārtots un pareizs, bet tāpēc, ka cilvēks pieder Dievam, savam radītājam. Gluži kā katrs no jums. Dievs mūs baro vēl pirms mēs esam gatavi, mīl vēl pirms mēs esam cienīgi un paliek pie mums arī tad, kad mēs jūtamies salauzti. Tā ir Dieva žēlastība. Un tā Dievs darbojas arī tavā dzīvē. Varbūt tu esi tajā brīdī tagad, kur Dievs saka, ka tev vajag norimties, tev vajag atgūt spēkus, lai tu vari dzirdēt, ko es tev saku. Un tā kunga eņģelis atnāca pie viņa otru reizi, pieskārās viņam un sacīja, mēs lasām, celies un ēd, jo garš ceļš tev ir priekšā. Un viņš cēlās, ēda un dzēra un gāja, atspirdzinājies ar šo ēdienu 40 dienas un 40 naktis līdz Dieva kalnam Horebam. Dievs neatbrīvo Eliju no ceļa, kas viņam ir jāiet. Viņš viņam nedod tādu mierinājumu bez patiesības. Viņš nesaka, viss ar tevi kārtībā, tad tu te tā dzīvos. Un Dievs arī nedod patiesību bez žēlastības. Viņš viņu stiprina, un tad viņš saka, tev ir garš ceļš vēl priekšā. Un es domāju, līdzīgi tā Dievs skatās uz katru no mums arī ieejot šajā jaunajā gadā. Stiprinies, te tev maize, ūdens un miegs, bet tad tev ir jāceļās, jo tev vēl garš ceļš ir priekšā ejams, bez ilūzijām, un tas ir Dieva nodoms priekš katru no mums. Pēc 40 dienām un naktīm Elija nonāk Horeba kalnā.
Un tur notiek tas brīnumainais notikums, tas daudzkārt ir apcerēts, kur Dievs runā pretēji mūsu stereotipiem, kā mēs varētu sagaidīt, ka visvarenais Dievs runā. Tur nāk stipra vētra, kur sacīts, kas pat akmeņus drupina. Tur nāk zemestrīce, tur nāk uguns, un visā tajā nav Dievs. Visas šīs lietas ir spēcīgas, iespaidīgas, satricinošas. Un, protams, arī tas viss pieder Dievam, un viņš arī tādus izteiksmes līdzekļus var lietot pēc saviem ieskatiem un reizēm arī lieto. Bet runājot ar Eliju, Dievs nav tajās ārēji redzamajās spilgtajās lietās. Un tad lēna, klusa balss, gandrīz nesadzirdama. Kaut kas tāds, ko gandrīz varētu sajaukt ar, ka man tikai šķita. Klusa balss, kā varbūt tāda lēna, viegla vēja dvaša, un tajā brīdī vispārējais ir norimis. Un tajā brīdī Elija saprot, te Dievs man kaut ko saka. Un Elija klausās ļoti uzmanīgi. Lai nekas ārējais nenovērst uzmanību, viņš pat aizsedz savu vaigu, apzinoties Dieva klātbūtni, Dieva svētumu un arī viss, kas var novērst viņu uzmanību. Klusums tā dziļākā izpausmē ir stāvoklis, kurā cilvēks vairs nespēja un arī negrib un izvēlas vairs sevi neuzturēt ar aktivitāti, darīšanu un pierādīšanu. Liela mūsu dzīves daļa ir darbošanās, apliecināšana, pierādīšana, citu pārliecināšana par mūsu taisnību, par mūsu uzskatiem, par mūsu tiesībām. Bet klusums tā dziļākā izpratnē ir stāvoklis, kur cilvēks vai nu to nespēja, vai ļoti apzināti izvēlas to nedarīt, jo ir jau no tā noguris un ir jau pārliecinājies, ka tas nesniegs tās atbildes, kuras cilvēks patiesībā meklē. Klusums ir tas, kas paliek, kad vairs nav ko darīt, lai justos vajadzīgs, nozīmīgs vai vērtīgs. Un tāpēc īsts klusums mūs parasti sākumā biedē. Jo īstā klusumā pazūd mūsu lomas, mūsu maskas, mūsu garīgie sasniegumi, mūsu identitāte, mūsu amati, mūsu attaisnojumi. Klusumā mēs vairs nevaram ar saviem izteikumiem un ar savu rīcību turpināt pārliecināt, ka mēs esam svarīgi un mums ir taisnība. Klusumā mēs vienkārši esam. Tur mēs beidzam citu pārliecināšanu, sevis pārliecināšanu, Dievu pārliecināšanu. Un tieši tāpēc, ka klusumā ir tā vieta, kur mēs vienkārši esam Dievu priekšā, klusums ir svēta lieta. Jo tajā beidzot ir vieta Dievam. Un ne tam Dievam, kuru mēs mēģinam reizēm sasniegt. Jo es domāju, katrs, kas ir ilgāk dzīvojis ticībā, piedzīvo to brīdi, ka tu kādu laiku esi centies sasniegt savu priekšstatu par Dievu, un tad tu pēkšņi kādā pārsteidzošā brīdī piedzīvo Dievu, kurš nāk pie tevis. Un tas nav tas Dievs, pēc kura tu esi tiecies. Tas Dievs vienmēr pārsteidz ar to, ka viņš ir savādāks. Viņš atnāk tad, kad mēs vairs neturamies pie sevis. Un redziet, īstā klusumā vienmēr ir Dievs. Īstā klusumā visiem cilvēkiem līdzās ir Dievs, jo Dievs nav tālu no neviena. Dievs visiem ir klātesošs. Katram cilvēkam, pat tam cilvēkam, kurš par Dievu pasmaida kā par kaut kādu novecojušu ideju. Bet ja tas klusums kļūst īsts, tur beidzas attaisnojumi, pierādīšana, pārākums sajūta, lepnība, skaudība un iestājas patiesa klusums, katrs cilvēks tur sastop Dievu.
jo katrs ir radīts Dieva tēlā un līdzībā. Troksnis ir tas, kas cilvēku attur no Dieva, un dzīvē ļoti daudz troksnis. Ja šķietamā klusumā parādās kaut kas cits, kā skaudība, dusmas, iekāra, paštaisnība, tad tas vēl nav īsts klusums. Tas vēl ir piesārņots klusums. Jo tas, kas valda tavā klusumā, tas valda tavā dzīvē. Jo redziet, ir jau labi Dievu piedzīvot arī citās izpausmēs, un ir dažādi personības tipi, un citiem cilvēkiem patīk un noder arī tādas emocionālas Dieva pieredzes un kādas slavēšanas brīži, un tam visam arī ir vieta katrā cilvēka dzīvē, jo mēs esam arī emocionāls būtnes. Un ir labi arī ar savām emocijām slavēt Dievu un viņu apzināties un sajust prieku un klātbūtni. Bet tad, kad tavā dzīvē nāk kādi pārbaudījumi brīži un grūtības, un tādas visi cilvēki piedzīvo, tad skaidrs ir viens, tajā brīdī risinājums nebūs kāds emocionāls pacēluma brīdis, tas vienkārši tev nebūs pieejams. Pacelājošas garīgas sapulces ir labas, bet tās var būt labas pieredzes, bet krīzes dziļākā brīdī tu vari nemānīt sevi, tu nebūsi pacelājošā stāvoklī. Tas tev vienkārši nebūs pieejams. Tu būsi zaudējis piekļūt tam resursam. Risinājums krīzē nebūs arī kādas dziļas, teoloģiskas un intelektuālas atziņas un kādi visādi dziļi redzējumi. Arī tas paliks neaizsniedzams un liksies pat lieks un bieži vien pat aprobežots. Es to varu apliecināt no savas pieredzes. Pirmais, kur tu tādos īstos dzīves pārbaudījumos un grūtībās varēsi nokļūt, esot krīzē, un arī bieži ne uzreiz, būs klusums. Tas tuvākais, kur tu varēsi patvērties, tad, kad būs dzīvē patiesi pārbaudījumi, nebūs ne atziņas, ne kaut kādas pacelājošas pieredzes. Tuvākais, ko tu varēsi sasniegt, kur tu varēsi aiziet, ko tu varēsi pieredzēt, būs klusums. Un te rodas ļoti praktisks un dziļš jautājums, ko mums šis teksts liek jautāt. Kas parādās tavā klusumā, kad vairs nav trokšņa? Jo, ja tavā klusumā ir Dievs, tad arī pat bez spožuma un panākumiem dzīve iegūst pamatu. Un tas ir tāds Dieva žēlstības princips, ka nevis es jūtos labi, tāpēc tas nozīmē, ka Dievs ir ar mani, bet Dievs ir ar mani pat, ja es nejūtu neko, un pat tad, ja es jūtos ļoti slikti. Un kā jau mēs sapratām, ja klusumā runā kaut kas cits, tad tas vēl ir piesārņots klusums. Tas vēl nav klusums. Ja tur ir bailes, tad tās turpinās vadīt tavu dzīvi. Ja tavas dzīves klusumā nonākot, tur parādās rūgtums. Tu esi tā kā apklusis, bet tas rūgtums. Tad tas izpaudīsies tavās sarunās un attiecībās un attieksmē. Ja tavā klusumā paslēpies dzīvos mazvērtības komplekss un vainas sajūta, tad tas meklēs aizpildījumu un mudinās tevi uz izlikšanos, uz neīstumu. Bet ja tur ir Dievs, tad pat bez ārējas spožuma, pat tajā brīdī bez ārējām uzvarām un panākumiem un apkārtējo abrīnas un pateicības, dzīve iegūs pamatu. Bieži ne uzreiz, bieži tas nenotiek ārēji redzami, bet tas notiek patiesi. Ja tavā klusumā būs Dievs, tad viss pārējais un liekais izšķirošajos dzīves brīžos tiks atpazīts kā troksnis. Un tas ir pamats, kas mums katram ir ļoti vajadzīgs. Tas ir tiešām tas, ko es novēlu sev un katram no jums jaunajā gadā. Kāds domātais ir teicis, klusums ir Dieva valoda, vispārējais ir slikts tulkojums.
Un tāpēc gada sākumā jautājums nav tikai, ko es vēlos sasniegt, bet jautājums ir, kas paliek un kas paliks, kad es būšu sasniedzis iecerēto. Tad, kad man vairs nebūs ko iegūt un pierādīt, kas tad paliks, pēc kā tiekties un kur atrasties? Kas ir un kas mani sastaps manā klusumā? Tas pasaka ļoti daudz par to, kur mēs katrs esam. Un lielākais aicinājums šim gadam nav dari vairāk, esi stiprāks, pierādi. Tam visam arī ir sava vieta dzīvē. Kā jau es sacīju, ir labi reizēm nospraust mērķus dzīvē un iet uz tiem. Bez tā mēs daudzās dzīves jomās nevaram. Bet tas nav dzīves pamats. Lielākais aicinājums ir atgriezties klusumā, kas ir patiess. Un tajā klusumā mēs nevaram atgriezties ar tādu piespiešanos, bet ar norimšanos Dievu priekšā. Kur mēs ļaujam Dievam būt tur, kur sabrūk ilūzijas, un kur mēs mācāmies balstīt dzīvi uz to, kas neizzūd pat tad, kad uzvaras aplust. Un pat tad, kad zaudējumi mūs pārņem. Jo Elijas nesatika Dievu vētrā, zemestrīcē vai ugunī. Dievs viņu satika klusumā. Tāpēc arī mēs šobrīd nestāstīsim Dievam savus iecerus un lielos plānus. Mēs arī neko necentīsimies viņam pierādīt un nelūksim skaļi, bet tikai varbūt vēl kā tāds mazs klusuma brīdis, šīs pārdomas noslēdzot, atradīsimies klusuma brīdī Dievu priekšā, un es aicinu, ka to varam darīt galvas noliekuši lūkšanā. Svētais un mūžīgais Dievs, ja mūsu klusumā ir bailes, tu tās redzi. Ja mūsu klusumā parādās rūgtums un aizvainojums, tu redzi arī to. Ja tur ir nodurums un padošanās sajūta, tu arī to redzi. Attīri mūs no visa, kas piesārņo ar troksni mūsu dvēseli, to svēto klusumu telpu, kurā tu vēlies runāt. Un Dievs, ja mūsu klusumā esi tu, tad ar to mums pietiek. Māc mums sargāt klusumu, kurā tu runā. Māc mums dzīvot no vietas un iziet savā dzīvē no tās vietas, kur tu esi klātesošs. Āmen. Mana cerība ir Kungs mans Dievs, šodien un mūžos. Mana cerība ir Kungs mans Dievs, mūžu mūžos. Mana cerība ir Kungs mans Dievs, šodien un mūžos. Jā, mana cerība ir Kungs mans Dievs, mūžu mūžos. Es stāvu Dieva priekšā klusā bijībā. Es ticu Viņam, jo visa gudrība. Es
tu pār.